Un tā, sveicināti, šoreiz es rādīšu, kā uztaisīt šādu vieglo gumijas veidu. Viņš atšķiras no parastā veida ar to, ka viņš aizņem daudz mazāk gumijas, bet tik un tā ir ļoti skaists. Tā, sāksim ar to, ka paņemam vienu gumiju, vienalga kādu krāsu un vienu ķeksīti. Tad mēs ņemam gumiju un šādi te paņemam. Tālāk paņemam ķeksīti un ieveram iekšā abas divas gumijas. Tā, lai, tā kā būtu abas divas gumijas iekšā. Tā kā, to jums parādīšu. Šādi te. Abas gumijas ir ievērtas iekšā vienā šādā te. Tālāk, mēs paņemam kaut kādu citu gumiju un vienkārši veram viņu iekšā tajā dzeltenajā, abos divos. Veram iekšā. Tā, kad tas ir izdarīts tā kārtīgi, tā. Un tā mums sanāca jau šādi te. Tālāk mēs ņemam vēl kādu citu krāsu. Paņemsim tagad šoreiz baltu. Un ieveram atkal iekšā, bet šoreiz zilajā. Lūk, un šādi mums jau sanāca šāda gumija. Un tā visu laiku turpināt. Un tad sanāks, kā jau pašā sākumā rādīšu, šādi te. Bet tagad es jums parādīšu, kā nobeigt. Kā, tā. Droši vien daudz jau zina, kā nobeigt, bet rādu citiem, kur nezinu. Tātad, ja mums ir, viss izdarīts, tad ņemam tur, kur ir galiņš, aķītis, un arī otru galiņu. Šādi te. Un tad vienkārši kā parastajā, šādi te kaut kā paņemam un ieveram iekšā. Mums sanāk gumija. Un tāds bija mans video vieglais. Labi, tiksimies citurreiz. Paldies, ka skatījāties manu video.